Vai zināt, ka izmantojot mūsdienīgus tehniskos risinājumus sava uzņēmuma personālvadībā, tā darbība kļūs vēl efektīvāka? Jā, tieši šādu iespēju nodrošina LATelekom mākoņu pakalpojums PeopleIN. PeopleIN ir visaptverošs personālvadības pakalpojums, kurā ir apvienoti daudzi līdz šim nošķirtie tās elementi – personāla attīstības vadība, algu aprēķins, darba izpildes vadība un citi, veidojot vienu kopīgu personālvadības ekosistēmu. Tas ir teicams risinājums, kā nodrošināt uzņēmumā labāku procesu pāraudzību, efektivitāti un informācijas apriti, ikdienā sastopoties ar iekšējiem un ārējiem uzņēmuma personālvadības izaicinājumiem. Turklāt, izmantojot PeopleIN, uzņēmumam atliek vien rūpēties par personālvadības kompetencēm, jo tām vajadzīgos tehniskos risinājumus, biznesa procesus un to atbalstu uzņēmums saņem kā pakalpojumu no LATelekom. Samazināts uzņēmuma darbības izmaksas, sakārtota informācijas aprite uzņēmuma iekšienē, laba darba devēja reputācija, efektīvi personālvadības procesi un motivētāki darbinieki – tie ir tikai daži no ieguvumiem, ko personālvadība un uzņēmums kopumā iegūs, izmantojot PeopleIN pakalpojumu. Un kas būtiski, uzsākt tā lietošanu ir pavisam vienkārši. Atver interneta pārlūku, ievadi adresi www.peoplein.lv un autorizējies. Pakalpojums PeopleIN ir veidots tā, lai katrs darbinieks pēc iespējas vairāk varētu paveikt pats sev ērtā laikā. Pakalpojuma PeopleIN pirmajā lapā ir atrodama uzņēmuma darbiniekam svarīga informācija, ziņas un aktualitātes par un ap uzņēmumu, darbinieka sarakste, veicamie uzdevumi un aktuālā mēneša kalendārs, ko pilnā ekrānā varam atvērt programmas galvenajā izvēlnē, uzklikšķinot uz sadaļas kalendārs. Kalendāra skatā darbinieks pats var ievadīt savas plānotās prombūtnes, atvaļinājumus, mācības, brīvdienas, norādot vēlamo prombūtnes periodu, kolēģi, kurš viņu aizvietos, un pieteikuma pamatojumu. Paziņojumu par šāda pieteikuma ievadīšanu sistēmā vadītājs vai personāla daļas darbinieks saņem savā veicamo uzdevumu sadaļā. Uzklikšķinot uz tā, atbildīgais darbinieks var aplūkot pieteikumu detalizētāk, pārliecināties, kā tas izskatās daļas kalendārā un tad apstiprināt vai noraidīt pieteikumu. Tālāk informācija par darbinieka prombūtni nonāk personāla daļas speciālistiem un algu grāmatvežiem viņu uzdevumu veikšanai. Sadaļā uzdevumi lietotājs var redzēt un izpildīt sev nozīmētos uzdevumus, kā piemēram jaunu darbinieku datu ievadi, līguma parakstīšanu un citus uzdevumus. Izpildītie uzdevumi no veicamo darbu saraksta tiek automātiski pārvietoti uz izpildīto uzdevumu sarakstu. Personāla apakšsadaļā Darbinieki ir pieejams visu darbinieku saraksts, kurā uzklikšķinot uz kāda konkrēta darbinieka var aplūkot attiecīgā darbinieka informāciju detalizētāk, veikt nepieciešamās izmaiņas, aplūkot darba līgumu, ja nepieciešams koriģēt, izdrukāt un veikt citas darbības. Ja darbinieka pakļautībā ir vēl citi uzņēmuma darbinieki, tad galvenās izvēles apakšsadaļā Nodaļa, uzklikšķinot uz kalendārs, var redzēt vienu vietu visu pakļauto darbinieku sistēmā ievadītos pieteikumus, veikt nodaļas darba plānošanu un pāraudzību. Apakšsadaļā Tabeļu kopsavilkums struktūra vienību vadītājiem ir pieejamas darbinieku tabeles, kuras šeit arī var apstiprināt. Šajā brīdī tiek nosūtīta informācija grāmatvedībai, kas tiek izmantota algu aprēķinam. Šis ir ieskats tikai par nelielu daļu no plašajām PeopleIN iespējām, jo PeopleIN pakalpojums ir veidots tā, lai tajā būtu pieejamas visas personālvadības funkcijas vienu vietu, un ik viens uzņēmuma darbinieks varētu izvēlēties sev nepieciešamās atkarībā no saviem darba pienākumiem un kompetencēm. Vairāk informācijas par PeopleIN vaicājiet savam LATelekom klientu vadītājam, un ja vēlaties, lai arī jūsu uzņēmumā būtu mūsdienīga vienota vide, kas aizstāja vairākas personālvadības sistēmas, pievienojieties!